Uzņēmēji nekad nestāv uz vietas. Tā ir nemitīga attīstība un pārkārtošanās līdzi laikam. Sia Lilly. Plašs medicīnas preču sortiments, individuāla pieeja katram klientam. Piegāde 24 stundu laikā. Ir ļoti maz uzņēmumu, kas ir Latvijā dzimuši, attīstījušies, auguši un strādā ar medicīnas iestādēm. Tas bija 92. gads, kad tikko Latvija bija neatkarīga palikusi. Veikali bija tukši un aptiekās tanī brīdī no medicīnas precēm sortiments bija ļoti vājš, es teiktu. Un mums draugi Vācijā teica, kāpēc lai jūs nepamēģinātu ievest Latvijā dažādas savādākas preces, nevis pie kurām jūs esat pieraduši. Pirmais, ko mēs izdarījām, mēs sazinājāmies caur Vāciju ar Hongkongu. Un pirmais, ko mēs ievedām Latvijā, tas bija prezervatīvi, jeb gumijas izstrādājumi. Tanī brīdī tas bija kaut kas ļoti, ļoti neredzēts un ar tādu labu piekrišanu uzreiz. Līdz ar to atbrauca no turienes pārstāvi, viņi gribēja redzēt, kas šeit Latvijā notiekās. Viņi ieraudzīja, ka mēs strādājam ar daudzreiz lietojamām šļircēm, ka mums nav vienreiz lietojamie cimdi. Un viņi teica, bet jums ir jāsāk strādāt ar šīm te lietām. Viņi teica, es saprotu, ka varbūt šobrīd sabiedrībā nav naudas vai tā, bet pamēģiniet. Un mēs pamēģinājām, mēs ievedām pirmos vienreiz lietojamos cimdus, mēs ievedām pirmās šļirces vienreiz lietojamās, un tā mēs sākam to biznesu. Par spīti tam, ka piedzīvoti gan grūtāki, gan vieglāki laiki, Sia Lilly jau 23 gadus ir viens no uzņēmumiem, kas rezultatīvi darbojas Latvijas tirgū ar medicīnas nozares preču tirdzniecību. Jaunākās preces šai nozarē vienkāršo un atvieglo slimnieku aprūpi, kā arī palielina paša slimnieka komforta līmeni, atvieglojot viņam šo grūto periodu. Tā mūsu koncepcija ir, mēs domājam, kā mēs varam padarīt vieglāku dzīvi mediķiem un guļošiem pacientiem. Ja mēs runājam, tad tie paši cimdi. Liekas, kas tur ir, tas ir vienkārši gumijas cimds, it kā. Bet tie vienkāršie gumijas cimdi dalās tik ļoti daudz. Šodien viņi ir ar pūderi, bez pūderi. Viņi ir gan lateks, gan nitrils, gan vinils. Viņi ir sterili, viņi ir nesterili. Viņi ir dažādās krāsās, sākot no dabīgā lateksa krāsas, tad viņi ir rozā, zaļi, zili, melni, visiespējamākās krāsas. Un mēs tātad sekojam līdzi laikam, mums ir svarīgs katrs mūsu klients un arī katrs pacients. Uzņēmums apgādā medicīnas iestādes ar inovatīvākajām tehnoloģijām, veselības stiprināšanas precēm un medicīnas precēm medicīnas iestāžu personālam un slimnieku aprūpei. Nu pat Sia Lilly sortimentu papildinājusi ar jaunumiem no Itālijas. Tie ir produkti pret alerģijām, saaugstēšanos, sēnītēm un sievietes intīmajai veselībai. Šo produktu izstrādē mēs izmantojām jaunu formulu, kas ir bāzēta uz liposomām. Liposomas ir mikroskopiski pilieni, tāpēc tās var iesūkties dziļāk audos. Tās var vieglāk un ātrāk piekļūt šūnām, un mēs varam iegūt augstāku efektivitāti. Augstajam gada laikam mēs esam radījuši produktu, kas saucas Camovir. Šī produkta sastāvs samazina pH līmeni. Ko tas nozīmē? Paaugstinātā pH līmenī ir liels skābes daudzums, bet to samazinot ir vieglāk cīnīties ar vīrusiem. Mēs šo produktu testējām pret tādu vīrusu kā koronavīrus, kas ir tikpat bīstams kā SARS elpceļu vīrusu grupā. Ejot līdzi laikam un atvedot uz Latviju aktuālākās tehnoloģijas un preces, uzņēmums palīdz cilvēkiem kļūt veseliem. Un ja cilvēks ir vesels, viņš ir arī laimīgs. Mūsu galvenās vērtības ir cilvēks. Cilvēks kā tāds. Ja cilvēkam ir labi darba apstākļi, ja viņš ir apmierināts, viņš ir laimīgs cilvēks. Tas attiecās gan uz tiem, kurus mēs apkalpojam, gan uz mūsu darbiniekiem, kur tas strādā. Jo es uzskatu, ka nav nekas svarīgāks, ka cilvēks ir laimīgs.